Bonus karti mēs izlēmām ieviest, tāpēc, ka tas ir jau pats nosaukums pasaka, tas ir bonus personālam. Cilvēkiem, kuri labāk strādā arī pie veselības apdrošināšanas. Veselības apdrošināšana mums arī ir uzņēmumā. Tā kā, labs labu papildina. Atklāšu mazu noslēpumu. Bonus karte nav pilnīgi visiem mūsu uzņēmumā. Tā kā pārējiem ir motivācija arī iegūt bonus karti. Jā, jo mums ir pamata alga un bonus karte tas nāk kā papildus bonus klāt. Es piešķiru bonus karti pēc tā, kā cilvēks strādā, cik viņš sev velta darbam. Jā, jo man ir tāds teiciens, cilvēkam viens atalgojums ir par rokām, otrs ir atalgojums par rokām un galvu. Un trešais ir par rokām, galvu un sirdi. Tiem, kuriem ir vēl tā sirds klāta, tad tiem ir tā bonus karte arī ir. Jā. Tā kā es pēc tā vados. Un, protams, cik arī cilvēks ilgi ir strādājis uzņēmumā. Ja viņš strādāja 7, 8 gadi, tad tur arī ir liela varbūtība, ka tā bonus karte būs viņam. Manā sfērā ļoti daudz gaužās par nodokļiem, par izmaksām un visu pārējo. Gada griezumā ar bonus karti ir diezgan būtisks ietaupījums uzņēmumam, kur resursus mēs varam novirzīt, citām investīcijām. Es ieteiktu vienkārši papētīt bonus kartes piedāvājumu, un es domāju, ka tas ļauj zināmā mērā kādu resursu ietaupīt. Noteikti tās nav kardināla ekonomija, bet pa mazumiņam jau kaut kas veidojās. Jā. Tā kā bonus karte ir viens no tādiem aspektiem, kas ļauj arī ietaupīt uzņēmumā. Starp citu, ar bonus karti jūs varat norēķināties gan Hercogā, gan citās ēdināšanas iestādē, gan Eiropā, gan citās pasaules valstīs.